Nu, te ir pirmā lieta jāsaprot, ka tas ir pašsaprotami. Mēs kā cilvēki, mums ir bailes no nezināmā, jebkā. Nu, es domāju, līdzīgs mums bija bailes no pirmā mobilā telefona, nu, kā tas būs un vai kāda būs ietekme. Bet es noteikti aicinātu parunāt ar cilvēkiem vai draugu lokā vai paziņām, kas jau brauc lieto, jo tie ir cilvēki, kas to ir saskārušies. Un tad atkal par to labo piemēru, nu, ja tie cilvēki jau brauc vairāk nekā gadu, nu, tad laikam tik slikti nav. Man vienmēr patīk ar to, ka kaut kur auto var apstāties. Nu, līdzīgi gadījās, man liekas, arī man dzīvē, kad ar iekšzemes auto arī kādreiz bērnībā bija sanācis kaut kas noplīst un uz ceļa palikt. Tas, diemžēl, jā, tā gadās, bet svarīgākais runāt ar cilvēkiem. Arī mēs savā vienā no tām lietām, ko mēs mēģinām darīt, atbalsta programmām iziet, nu, parunāt ar tiem, kas iegādājās, kāds ir viņu pieredze. Un ļoti patika pēdējais, kad satikāmies arī kā reiz ar Rēzes novada iedzīvotāju, kam ir daudz bērnu ģimeni, dzīvo māju laukos, meža vidū. Un viņš saka, nu, un viņš ir nopircis caur atbalsta programmu mazo, kas tāds elektroautorāta Renault Zoe. Un viņam bija tieši tas pats, viņu pierunāja. Ļoti grūti pierunāja, tikai tāpēc, ka draugam bija jau 2 elektroautorāti, viņu tāpēc pierunāja, ka viņš arī paņēma. Tieši tā pats viņam pagāja arī cilvēks. Viņš teica, nu, 2-3 mēneši, ka viņš tajā mašīnā var teikt, tā, sāk uzticēties. Nu, cik tad tomēr var aizbraukt, ka tomēr tie nobraukums ir tāds, ka, nu, ka reāli viņš tur parāda tikai arī var nobraukt. Bet tas ļoti būtiskākais, svarīgākais viņu runāt, viņš saka, nu, ka viņš ir reikinājis, ka viņam sanāk mēnesī iekonomēt uz degvielas kaut kur 100 eiro. Tas ir tas, ko katru mēnesi viņš iekonomē. Un nerunāja par to, ka caur atbalstu viņa sanāca nopirkt jaunāku auto, kur tev būs arī mazāk lūst. Jā, bija arī sākotnēji tā saucamās bērnu slimības, kamēr tu izēji tam cauri saproti, kas ir neviens nesola, ka tā nebūs. Un līdz ar to es teiktu, bet ar viņu runājot, vai viņš gribētu, vai viņš teiks tā, vai nākošo auto viņš pirktu, viņš saka, nē, noteikti elektro. Jā, arī, un ja sākotnēji nopērkot, tad elektroautorāta bija tā domāts, tā kā otra auto, nu kaut kad, tad tagad ir palicis par pirmo auto, un arī, protams, viņiem ir otrs auto, kas tāpēc, ka ir 4 bērni, nu, kad ir tālākiem gabaliem, un tur tā vienkārši Renault nevar tik daudz cilvēku sakāpt iekšā. Mēs latvieši esam diezgan konservatīvi cilvēki, un mums vislabāk strādā citu cilvēku piemērs. Mēs īsti, mums ir diezgan, nu, mēs neticam daudz kam, ko stāsta, un ja vēl to stāsta politika, tad tur kaut kur gan jau ir ākis. Tas tāpēc ir noteikti aicinu skatīties no tiem piemēriem, ir apkārt. Un otra lieta ir tas, ka mēs runājam ar to cilvēku, kas saprot, ka, nu, kaut kā tā informācija viņam nav aizgājusi. Un viņam vislabākais bija tas, kas viņu arī personīgi uzrunāja, tieši tas stāsts, ka cilvēks, kurš bija jau pats ieguvis ļoti pozitīvu, labu pieredzi pēc programmas, ļoti apmierināts, un viņš ar savu labo stāstu arī dalījies, un arī tas, kas iedrošināja, nu, ka tomēr tik slikti nav. Un ļoti arī viņa gadījumā ļoti lielu atbalstu nospēlēja tieši tas, ka bija salīdzinoši liels atbalsta intensitāte no valsts puses. Un tad sanāca cilvēkam nopirkt tādu pavisam jaunāku auto, kādu viņiem vienkārši nebūtu sanācis savādāk atļauties.